Labdien! Šodien aktualizēsim par cukura diabētu Latvijā un par tā riska faktoriem. Latvijā jau ir vairāk nekā 100 000 pacientu ar cukura diabētu, un tie ir pacienti gan ar pirmā tipa cukura diabētu un otrā tipa cukura diabētu. Pacientiem ar pirmā tipa cukura diabētu ir tieši aizkuņa dziedzera bojājums, tāpēc šeit būtiska riska faktora nav. Šie pacienti parasti nonāk stacionārā ar izteiktu simptomātiku, piemēram, ar slāpēm, ar pastiprinātu urināciju, un uzreiz tiek noteikta pirmā tipa cukura diabēta diagnoze. Grūtāk ir ar otrā tipa cukura diabēta pacientiem, jo šiem pacientiem ir jāmeklē un jāskatās riska faktori, lai cukura diabētu atklātu saulaicīgi. Saulaicīgi atklājot cukura diabētu, mēs varam pacientam palīdzēt samazināt komplikāciju jeb cukura diabēta sarežģījumu risku. Cilvēkiem, kuriem ir, piemēram, palielināts svars vai palielināts vidukļa apkārtmērs, noteikti kādu reizi, piemēram, reizi gadā būtu jānosaka savs glikos, jeb cukura līmenis asinīs. Ļoti liela nozīme ir arī jūsu iedzimtībai un ģenētikai. Ja jums ģimenē tuvākajiem radiniekiem, asins radiniekiem ir konstatēts cukura diabēts vai cukura vielmaiņas traucējumi, piemēram, drusku palielināts cukurs, tad jums arī būtu jānosaka savs cukura līmenis, jeb glikos līmenis, ko var noteikt laboratorijā, paņemot asins analīzes. Citi riska faktori ir tādi mūsdienīgi riska faktori, tātad mūsu dzīvesveids. Sēdošs dzīvesveids, mazkustīgums, atkal dažādi uzturu paradumi, kas nav īsti atbilstoši vidusjūras tipa diētai. Tie arī varētu būt riska faktori cukura līmeņa noteikšanai tiem cilvēkiem, kuriem vēl nav konstatēts cukura diabēts. Un noslēgumā es jūs aicinu aizpildīt testu, atpazīst savas sāpes VCA mājaslapā.